Kā aprēķināt savu personīgo finanšu kodu? Šajā video to uzzināsi. Kas ir finanšu kods? Tas ir 4 ciparu skaitlis, kas aktivizē naudas plūsmu. To var izmantot kā PIN kodu datoram, telefonam, bankas kartei, tad jebkur, kur vajag 4 cipariņus kā kodu. Un to mēs aprēķinam no dzimšanas datuma. Tātad, kā to aprēķina? Pirmais cipars būs tavs dzimšanas datums. Otrais būs tavs mēnesis cipars. Trešais būs gadskaitlis saskaitīts kopā. Un ceturtais cipars ir visi šie skaitļi saskaitīti kopā. Paskatāmies piemēru. Cerams, varēs saskatīt, neatradu nevienu flomīti mājās. Piemēram, tu esi dzimis 8. decembrī, teiksim, 84. gadā. Tad pirmais skaitlis būs 8. Ja tev ir 2 ciparu skaitlis, tad tu skaiti kopā. Piemēram, ja tev ir 19, tad tu skaiti 1 plus 9 ir 10, un tev sanāk vieninieks beigās. Otrais skaitlis ir šis te mēnesis. Tātad 1 plus 2 mums ir, mūsu piemērā būs 3. Un tad saskaitam gadskaitli kopā. 1 plus 9 plus 8 plus 4 ir 22. Tā kā mums vajag vienciparu skaitli, tad 2 plus 2 skaitam kopā. Un mums sanāk 4. Tātad 8, šeit mums sanāca 3. Un te mums sanāca 4. Tagad skaitam kopā šos te visus skaitļus. 8 plus 3 plus 4. Cik ir? 8 plus 4, 12 plus 3, 15. Reiz saskaitīju? Jā. Tātad 15. 2 ciparu skaitlis mums ir jādabūna 1 ciparu skaitlis. 1 plus 5 ir 6. Un kur mums izveidojas kods 8, 3, 4, 6 būs tavs laimīgais PIN kods, ko tu vari izmantot dažādās dzīves situācijās. Un tas piesaistīs finanses, bet, protams, ka tā nav burvju tablete. Pašam ir jāstrādā, un lai nauda nāktu. Kas vēl? Nevienam, protams, nestāstam par saviem PIN kodiem un rēķinam. Komentāros varat ierakstīt, pārbaudīt, ja jūs neesat droši par kaut ko, vai bija pareizi aprēķināts. Tāda formuliņa mums ir.